Ir 1978. gada 23. jūnijas, un kā latviešiem tas pieņemts, arī Augšbebru ciema iedzīvotāji šovakar svin Līgo svētkus. Un tos šeit svin ne tikai latvieši vien, bet arī tās igauņu, vācu un krievu ģimenes, kas pārcēlušās uz dzīvi šajā ciemā un visai drīz apguvušas latviešu valodu, tagad līgo kopā ar visiem citiem. Arī Kurzemes Ozolciemā, kurš atrodas tikai dažus kilometrus no Augšbebriem, šonakt degs Jāņu gunis un skanēs Līgo dziesmas. Bet vairs nevienā citā latviešu ciemā 1000 kilometru apkārtnē Līgo svētki šonakt neskanēs ar tik daudzu cilvēku piedalīšanos kā šeit. Divos citos šī Sibīrijas apgabala latviešu ciemos Līgo svētkus svin pēc vecā stila, tātad pēc 2 nedēļām, un 6. jūlija vakarā mēs būsim tur. Bet tagad Omskas apgabals, Taras rajons, latviešu ciemi Augšbebri un Kurzemes Ozolciems, kuri atrodas taigā ziemeļaustrumos aiz Irtišas. Viens no šejienes Jāņiem personālais pensionārs Jānis Jaunrodziņš, kopā ar savu bijušo kolēģi Antoniju Eglīti. Jānis Jaunrodziņš šajā pusē dzimis un uzaudzis, vadījis kultūras un izglītības darbu, bet kopš pēckara gadiem pastāvīgi dzīvo Latvijā. Tā mums tur gāja. Paši tāda pusnaturāla saimniecība bija kopīga, lāpsu, cirvis, zāģīs, stiklis, naglis. Drēbes paši vēpa, paši audari, vīnes tāpat limu. Veļais pārus. Kažokus paši dzērēja, paši šuvu, paši skrodi. Tad man tā mājas bija mūža meža malā, tālāk nedzīvot, tur sākās, jo Vašavana pūrliku to naftu tagad tālāk. Es jau tur tur Latvijas bez kompresors. Tagad tur vajadzēja viņa tādu pa stovu vēl lādējumu plintīti, es varēju iet vēl tagad čukslājos iekšā, es tā tur nelīdz tādīs to bija galiet. Vārds aizstāv, ka viņa medrūks, viņš savu man tā stāv. Es uzskaies, ne virsū viņš te medrūk, vai tur briedis būs, vai mājlok, un jau, vai kaimiņiem, vai mums katru var vienu gobi. Mums rudeni lācis ņēma. Uz mūžu viņš atstāja dzimtenes mājas, kur likten zinolenes paliks ar vien. Uz mūžu viņš atstāja dzimtenes mājas, kur likten paliks ar vien. Par velti to melnāja līgava gaida no drūzām un bēdām nedomām līdz par velti tas koncos uz ziemeļa raida vai pārnāk līdz mājasem gaidītais draugs. Pagājušā gadsimta otrajā pusē latviešu zemnieki, kuriem trūka savas zemes, sāka meklēt izdevību to iegūt, dodoties gan pāri okeānam, gan Krievijas un Sibīrijas plašumos. Un gadsimta nogalē arī šeit, kopā ar igauņu, vācu un krievu pārceļotājiem, necaurējamos taigas biezokņos pirmos ceļus cirta latviešu kolonisti. Gadiem ilgais, grūtais un neatlaidīgais darbs nepalika bez sekmēm, un tās šajā apvidū izveidojās vairāk nekā 200 latviešu saimniecības. Lielākoties tās bija viensētas. 30. gados tās pārvietoja vienkopus. Taču arī mūsdienās šejienieši nav zaudējuši darba tikumu, kas tiem nācis mantojumā no senčiem. Sievietes šeit ir nodarbinātas piena ražošanā, bet vīrieši galvenokārt mežsaimniecībā.
Augšbebros tagad dzīvo apmēram 200 cilvēku, kur zemes Ozolciemā šis skaits ir mazāks, un tie ir Andersoni, Benki, Bernāti, Bražes, Brūni, Cafti, Cīruļi, Celmi, Eglīši, Ermansoni, Felzleri, Fogelmaņi, Fukši, Grīnvaldi, Gruntmaņi, Jēgeri, Jugāni, Juruški, Kalniņi, Kupši, Ķemeri, Jansoni, Labecki, Lejas, Lepiki, Lūki, Maķi, Maleji, Mesigeri, Nēzdogi, Otaņķi, Ozoli, Ozoliņi, Pauliņi, Preisi, Priedes, Priedīši, Prikuļi, Pumpuri, Putriķi, Raibie, Sadulsepsi, Strāzdi, Štikļi, Švarci, Ukstiņi, Upīši, Upmaļi, Vakengūti, Vimbas, Zemīši, Zvaigznes un citi. Iedzīvotāju lasīt prasme mūsdienu latviešu literārajā valodā ir saglabājusies tikai daļēji, un no Latvijas abonēto preses izdevumu skaits ievērojami atpaliek no Latvijas rādītājiem. Taču latviešu sarunu valoda nav aizmirsta, un to lieto arī visa jaunākā paudze. Tas ir viens no izņēmumiem, jo lielākajā daļā latviešu ciemos ārpus Latvijas šī valoda bērnu balsīs vairs neskan. Izņēmums ir arī tas, ka repatriējoties uz Latviju, šejienieši mēdz atgriezties uz tiem apvidiem, no kurienes izceļojuši viņa vectēvi un vecvectēvi, un Latvija apmetas uz dzīvi galvenokārt Liepājas rajonā. Iekārtošanās un pierašana pie jaunajiem apstākļiem nekādas īpašas grūtības nesagādā, jo palīdz iepriekš atbraukušie un arī radinieki, ar kuriem nav zaudēti kontakti, neskatoties uz paudzēm ilgu atšķirtību. Ik gadus uz Latviju aizbraucas vairākas ģimenes, it īpaši jaunieši. Kopš 70. gadu vidus, kad visā Padomju Savienībā spēkā stājies jaunais nolikums par pasu sistēmu, repatriācijai vairs nav nekādu objektīvu šķēršļu. Un tas ir arī vienīgais ceļš tiem, kuri vēlas, lai viņu bērni mācētu runāt, lasīt un rakstīt savā dzimtajā valodā. Šī tālo ceļu mērojusī vēstule Rīgā pienāca 1975. gada nogalē. Šajā gadā pirmo reizi pēc kara laikā tika vāktas etnogrāfiskās ziņas par latviešu ciemiem Krievijas federācijas teritorijā, kad velobraucieni Rīga-Vladivostoka maršrutā tika iekļauti un apmeklēti bijušie un vēl pastāvošie latviešu ciemi. Gandrīz visos tajos izdevās sastapt latviešus, taču lielākajā daļā latviešu tautības iedzīvotāji bija skaitāmi pāris desmitos vai pat vēl mazāk. Viena no lielākajām latviešu koloniju grupām atrodas Baškīrijā. 1877. gadā šeit tika iepirktas lielas auglīgas zemes platības nākamajiem latviešu ieceļotājiem. Gadsimtu mijā Baškīrijā bija vairāki tūkstoši latviešu, kuri dzīvoja Arhangele, Bakaldinā, Austrumciemā, Balošciemā, Baltijā, Liepusciemā, Livonijā, Rīgas ciemā, Ozolciemā un citos. Kolhozs Bāka bija viens no lielākajiem latviešu kolhoziem visas Padomju Savienības mērogā. Arī mūsdienās Austrumciemu par mazu nevar saukt. Ir saglabājies latviskais ciema nosaukums un latviešu būvēta skola un sabiedriskas ēkas, taču šo skolu latviešu bērni neapmeklē, jo tādu šeit vairs nav. Ir tikai daži vecākās paaudzes cilvēki, kuri runā latviski. Kad nākamajā gadu desmitā uz Baškīrijas latviešu ciemiem dosies mūsu Zinātņu akadēmijas kompleksā zinātniskā ekspedīcija, Austrumciemu tai apmeklēt nebūs nozīmes. Tikpat maz latviešu palicis arī netālu no Austrumciema esošajā Baltijas ciemā. Kāds cits latviešu ciems ar nosaukumu Amūras Baltija atrodas vairāk nekā 6000 kilometru no Baškīrijas uz austrumiem. Ja šeit ierastos mūsu Zinātņu akadēmijas kompleksā ekspedīcija, tā atrastu līdzīgu stāvokli. Un ir vēl arī trešais latviešu ciems ar nosaukumu Baltija. Tas atrodas salīdzinoši netālu no Latvijas, blakus Smiltenes ciemam, Pievalgā, bijušajā Simbirskas guberņā, kurā latvieši sākuši ieceļot 1865. gadā. Tagad ciems izceļas ar ļoti zemu dzimstības līmeni, kurš šeit ir vēl zemāks nekā Latvijā. Toties svinēt Jāņu nakti šeit ierodas līdz pat 400 cilvēku no visiem apkārtnes ciemiem. Pašā Baltijas ciemā tagad ir 200 iedzīvotāju, pusi no tiem latvieši, un slavenākais no viņiem bijušais sarkanais latviešu strēlnieks Janis Žvibulis, būdams Kremļa apsardzē, ticies ar Ļeņinu. No šejienes kādus 1000 kilometrus uz ziemeļiem bijušajā Severodvinskas guberņā, Alpārinas pārceļotāju rajonā, latviešu saimniecību skaits bijis vairāk nekā 150. Šeit ieceļojuši arī ļoti daudz igauņu kolonisti.